Sveicināti, dārgie klausītāji! Nu ko? Mani sauc Iluta Repule, un mēs turpinām par svara tēmu, un šis jau būs ceturtais ieraksts. Šis jau būs ceturtais ieraksts, iepriekšējos 3 jūs variet atrast manā Facebook skolas lapā, kas saucas Ilutas Repules transformatīvā 5 vai 3.0 skola. Nu ko, turpinām. Ir interesanti. Ja ir, tad ielieciet kādus ķeksīšus. Tātad, kā jau iepriekšējā reizē minēju vai solīju, šodien mēs runāsim par tēmu liekais svars un šķiršanās. Tā saucas mūsu šodienas raidījums. Tā es paskatos, lai man te viss ierakstās. Viss ir labi. Ok. Tad, kad es saku vārdu šķiršanās, es nedomāju tikai, ziniet, tādu skaistu melodrāmas ainu, kur kāds aizbrauc no dzelzceļa stacijas, ja tur vilciens sāk kustēties, kāds māja ar lakatiņu, fonā skumji skan viole. Nē, ne par to. Tāpēc, ka šķiršanās var būt ļoti dažāda. Tas tā var būt pārbraukšana, tas var būt bērns zaudē kontaktu ar māti, tas var būt partneris aiziet, varbūt vīrietis emocionāli pazūd no attiecībām, lai gan fiziski joprojām dzīvo tajā pašā dzīvoklī, vai, piemēram, ir kāds cilvēks mīļš, viņš ir joprojām dzīvs, bet it kā viņš vairs jums nebūtu blakus. Un tāpēc šāda šķiršanās, attālināšanās, šķiršanās psihei un ķermenim var nozīmēt ne tikai skumjas. Mūsu tas veselums, ja, psihe ķermenis, to var uztvērt kā draudus, kā apdraudējumu, un īpaši, ja uz to skatāmies nevis ar mūsdienu racionālo prātu, bet caur daudz senāku bioloģisko slāni. Tāpēc, ka dabā bērnam zaudēt māti nenozīmē, man šodien ir sarežģīts emocionālais periods, viņam tas nozīmē izmiršanu, nāves draudus. Ja mammas nav, tad bērns nesaņem ne barību, ne siltumu, ne aizsardzību, ne orientierus. Viņu var apēst, viņš var nosalt, viņš var apmaldīties vai neizdzīvot. Tāpēc šķiršanās tēma ar ķermeni ir saistīta ļoti dziļi. Un tā ir saistīta ar uzturu, ar rezervju veidošanu, ja, kas ķermeniski var izpausties kā tauki, kā svars, kā stress, kā enerģija, ar redzamību, ar siltumu, ar mēģinājumu panākt, lai mūs atrod. Un ja mani mazu bērnu ir atstājuši, man ir kaut kā jāizdzīvo. Man ir jākļūst pamanāmākam, man ir jākļūst skaļākam, man ir jākļūst lielākam, man nepieciešamas rezerves, man ir jāiztur līdz brīdim, kad mani varbūt atradīs. Protams, ka šī loģika ir ļoti vienkārša un ļoti sena. Mūsdienās, protams, ka mēs vairs mēs nedzīvojam mežā, ja, vai mūsdienu pieaugušais nav mežā apmaldījies, lācis. Lai gan reizēm, paskatoties uz pieaugušo attiecībām, rodas sajūta, ka evolūcija dažviet vēl tikai sākusies. Tomēr smadzenes nevienmēr automātiski dzīvo mūsdienās. Tās var uztvert šķiršanos kā dzīvībai draudus, īpaši tad, ja šī šķiršanās trāpa kādā ļoti senā, sāpīgā vietā. Jā, piemēram, sieviete sāk pieņemties svarā uzreiz pēc šķiršanās. Pēc pārbraukšanas, pēc šķiršanās. No ārpuses viss šiet ir izskaidrojums. Stress, izjauks dienas režīms, mazāk kustība, vairāk ēšana vakaros, nogurums, vientulība un tā tālāk. Taču, ja mēs paskatāmies dziļāk, ķermenis var reaģēt tieši uz kontakta zaudēšanu. Šis cilvēks bija blakus. Varbūt attiecības bija sarežģītas, varbūt tajās jau sen nebija siltuma, varbūt viss turējās tikai uz ieraduma vai bērniem vai kredīta, savstarpējiem pārmetumiem. Uz tāda kā civilizētas laulības standarta komplekta. Tomēr saikne bija, sistēma pastāvēja. Un te pēkšņi viss sabruka, šī saikne sabruka.
Un ķermenis to var piedzīvot nevis kā brīvību vai atbrīvošanos, bet kā māju zaudējumu, ligzdas māju zaudējumu. Un tad ķermenis sāk darīt to, ko prot. Uzkrāt, aizsargāties, kļūst lielāks, pamanāmāks. Aizsargāties var arī, lai nebūtu redzams, ja paslēpties aiz kaut kā. Tātad paslēpties vai arī, lai mani ierauga, es esmu lielāks, jeb arī tauki priekšā, lai mani neredz. Dažreiz sieviete it kā apzināti saka, es priecājos, viņš aizgāja, man kļuva vieglāk, beidzot es esmu brīva. Un tā patiešām var būt taisnība. Taču ķermenis vienlaikus var dzīvot citā līmenī. Mani atstāja, esmu viena, nav neviena, kas mani pasargātu. Man ir tagad kaut kā pašai jāizdzīvo. Un šis slānis var būt spēcīgāks par apzināto atvieglojumu. Tāpēc psihosomatiskajā analīzē mēs nestrīdamies. Ja cilvēks saka, es priecājos, ka es izšķīros, īsti mēs nesakam, ka nē, tu ciet, es zinu labāk. Mēs skatāmies daudz precīzāk. Jā, apziņas līmenī ir atvieglojums, bet ķermeņa līmenī iespējams šķiršanās un zaudējums. Un abi vienlaikus var būt patiesi. Vai, piemēram, mamma sāk pieņemties svarā, kad pieaugušais bērns aiziet prom no mājām. Formāli, viss labi. Bērns izaudzis, iestājas augstskolā, apprecās, pārceļās, sāk dzīvot savu dzīvi. Tas tāds normāls notikumu ritējums. Var apsveikt. Vecāka programma izpildīta, objekts palaists atklātā kosmosā. Taču mātes ķermenim tas var nozīmēt kontakta zaudēšanu. Ja mātes ķermenim tas var nozīmēt kontakta zaudēšanu. Daudzus gadus mammas dzīve bija organizēta bērnu, pabarot, sagaidīt, pārbaudīt, rūpēties, uztraukties, sagatavot skolai, ārstēt, rāt, palīdzēt, kontrolēt, būt vajadzīgai. Un te pēkšņi bērns aiziet. Viņš nemirst, nepazūd. Vienkārši viņš sāk dzīvot atsevišķi. Taču mātes ķermenis to var piedzīvot kā mana bērna vairs nav man blakus. Īpaši tad, ja pašas sievietes dzīvē ir maz citu, nav īsti jēgas, nav tuvības, nav siltuma, nav ķermeniskā prieka, nav intereses, nav kontakta ar sevi. Un tad svars var kļūt par veidu, kā piepildīt šo tukšo vietu, vai par veidu, kā saglabāt mātes lomu vai tikt galā ar trauksmi. It kā ķermenis teiktu, ja bērna nav blakus, man jākļūst lielākai, lai joprojām būtu māte, man jāsaglabā siltums, man jāsaglabā saikne. Un dažreiz šādas sievietes tā arī saka, kad meita aizbraucas, it kā no manis kaut kas novēlās, bet tajā pašā brīdī es nezināju, ko ar sevi iesākt. Es visu laiku gatavoju ēst, lai gan nebija neviena, kas to ēstu. Ja? Es nesapratu, kāpēc no rītiem vispār mosties. Un šajā gadījumā svars var nebūt tikai par ēdienu. Tas var būt lomas un kontakta zaudēšana. Vēl ir viens variants, ir emocionālās šķiršanās attiecību iekšienē. Un šī ir viena no viltīgākajām formām, jo cilvēks jau it kā nav viens. Partneris ir blakus, ir mājas, ir kopīga dzīve, varbūt bērni, ģimenes, svētki, fotogrāfijas, ceļojumi, sarunas par remontu. Taču iekšēji cilvēks ir viens. Viņu nedzird, ar viņu patiesi nerunā, viņu neapskauj tā, lai ķermenis beidzot varētu atslābt, viņu neizvēlās, pēc viņa netiecās. Viņš dzīvo blakus otram cilvēkam, bet kontakts jau sen ir miris. Šāda šķiršanās dažreiz ir smagāka nekā oficiāla attiecību izbeigšana. Jo cilvēks ir aizgājis, to vismaz var, jo tad, kad ir cilvēks aizgājis, to var vismaz atzīt, jā, viņš aizgāja. Bet, ja cilvēks ir blakus un vienlaikus viņa nav, tad psihe it kā iestrēgst, it kā nedrīkstētu sērot. Neviens taču nav nomiris. Arī sūdzēties arī it kā nedrīkst, ģimene taču ir. Arī sevi nevar nosaukt par pamestu. Cilvēks tā taču ir mājās, vekur sēž, skatās telefonā. Taču ķermenis jūt patiesību. Es esmu viena, man nepieskarās, mani neredz, starp mums ir augstums. Un tad ķermenis sāk meklēt siltumu.
Caur ēdienu, caur rezervēm, caur ķermeņa slāni, caur smagumu, caur mēģinājumu kļūt lielākam, lai beidzot tiktu pamanīts. Dažreiz liekais svars ir arī kliedziens, kas neizskatās pēc kliedziena. Cilvēks nekliedz, nerīkos cēnas, nelūdzās un nesaka paskaties uz mani. Nē, viņš vienkārši kļūst lielāks. It kā ķermenis viņa vietā teiktu: es esmu šeit, es vēl eksistēju, manis ir daudz, mani nevar nepamanīt. Un te ir labi atcerēties bērna loģiku. Apmaldījies bērns kliedz skaļi, jo viņš vēlas, lai viņu atrod. Bet ko darīt, ja kliegt nedrīkst? Ja ģimenē nedrīkstēja pieprasīt uzmanību, nedrīkstēja būt pārāk skaļš, pārāk prasīgs, pārāk raudošs, pārāk izsalcis, pārāk aizvainots, pārāk dzīvs, tad ķermenis var kliegt citādi. Ar masu, ar simptomu, ar svaru, ar pārēšanos un nespēju atlaist. Vēl viens svarīgs slānis ir agrīnā šķiršanās. Dažreiz cilvēks nesaista savu svaru ar šķiršanos, jo pieaugušajā dzīvē it kā nav bijis neviena liela zaudējuma. Taču, sākot pētīt cilvēka patobiogrāfiju, dzīves vēsturi, izrādās, ka agrā bērnībā māte bieži pazuda. Slimnīca, darbs, komendējumi, depresijas, smagas zemdības, atšķirtība pēc dzimšanas vai bērns uz ilgu laiku tika atdots vecmāmiņai, vai arī māte fiziski nebija blakus, bet emocionāli nebija pieejama. Vai arī viņa varēja būt fiziski blakus, bet emocionāli varēja būt nepieejama. Un tad bērnā varēja nostiprināties pārliecība. Kontakts nav drošs, mamma var pazust, siltums var beigties. Tātad, kas jādara? Jāuzkrāj, jābūt pamanāmam, jāizdzīvo starp atgriešanās reizēm. Un vēlāk pieaugušajā dzīvē, jebkura šķiršanās var aktivizēt šo seno slāni. Partneris neatbildēja uz ziņu, bērni aizbrauca, draudzene attālinājās, priekšnieks augsti parunāja, virsais gāja gulēt pagriežot muguru, it kā sīkums. Taču ķermenis reaģē tā, it kā atkal būtu zaudēta saikne ar dzīvībai svarīgu cilvēku. Cilvēks iet ēst, pieņemās svarā un nespēja atteikties no uzkrājuma. Jo dziļumā skan nevis man ir skumji, bet mani pameta, mani atstāja. Tie ir atšķirīgi pārdzīvojumi. Skumjas var izsērot, bet pamestība bieži ieslēdz paniku. Un bioloģiskajā līmenī šķiršanās var skanēt ļoti skarbi. Ja mani atstāja, es varu neizdzīvot, un ķermenis sāk rīkoties. Uzkrāj, siltinās, kļūst lielāks, esi pamanāmāks, izturi. Protams, ka tas nenozīmē, ka jebkurš liekais svars ir saistīts ar šķiršanos. Jo cilvēkam patīk paņemt vienu schēmu un pēc tam ar to visu izskaidrot. Ieraudzīt cilvēku ar lieko svaru, šķiršanās. Ieraudzīt tievu, atsvešināšanās. Ieraudzīt vēderu lielu, atbildība. Nē, tā nav analīze. Tā, ziniet, tāda lēta zīlēšana pēc ķermeņa. Pilnvērtīga, psihoanalītiska, psihosomatiska analīzē notiek tad, kad mēs nenosakam cēloni pēc ārējā izskata. Mēs pārbaudām hipotēzi, pētot cilvēka dzīves vēsturi. Kad sākās svara pieaugums, kas notika pirms tam, kas aizgāja, kas attālinājās, kas nomira, kurš kļuva nepieejams, kā cilvēks pārdzīvoja šo periodu, vai bija vientulības sajūta, vai tika zaudēta kāda loma, vai tika zaudētas mājas, ģimene, partnerattiecības, bērns, kontakts. Un kas pašlaik pastiprina svara problēmu? Kādas situācijas atkal aktivizē pamestības sajūtu? Ļoti svarīgs jautājums ir, ko ķermenis dara, piedzīvojot šķiršanos. Viens ēd, cits guļ, kāds kļūst trauksmains, kāds sāk visu kontrolēt, kāds aplus, kāds kļūst smags, kāds kļūst lielāks, kāds it kā apaudzē sevi ar aizsarkārtu, lai nejustu tukšumu. Un šķiršanās tēmā liekais svars bieži vien ir saistīts ar vairākām funkcijām. Rezerve, ja uztura siltuma un kontakta avots nav drošs, rezervei jābūt sevī. Siltums, kad kontakts ir zaudēts, iekšēji kļūst augsti, tauku slānis var iegūt simbolisku bioloģisku siltināšanas funkciju. Redzamība, ja mani pazaudēja, mani vajag atrast, lai mani atrastu, manis ir jābūt vairāk. Noturēšana, ja cilvēks nespēja noturēt otru cilvēku, ķermenis var sākt noturēt masu, ūdeni, ēdienu, mantas, atmiņas, pagātni un tā tālāk.
aizvietošana. Ja trūks dzīva kontakta, ēdiens kļūst par vispieejamāko iespēju saņemt vismaz kaut ko, garšu, sāta sajūtu, siltumu. Tas ir īpaši pamanāms vakaros. Visu dienu cilvēks turās, strādā, komunicē, kārto lietas, visiem atbild, bet vakarā viņš paliek viens un paceļās izsalkums. Tas var nebūt kuņģa izsalkums, tas var būt izsalkums pēc kontakta. Izsalkums pēc tā, lai kāds būtu blakus, izsalkums pēc siltuma, izsalkums pēc sajūtas mani nav atstājuši. Un ja dzīvē tā nav, leduskapis kļūst par visusticamāko sarunu biedru. Briesmīgi, protams, bet vismaz tas nestrīdās un neaiziet pie citas sievietes vai cita vīrieša. Kas šajā tēmā ir svarīgi? Šķiršanos nevar izstrādāt ar saukli atlaid. Vārds atlaid vispār būtu pelnījis atsevišķu bezjēdzīgu, padomi laiku muzeju. Ja? Cilvēks varbūt labprāt atlaistu, ja vien zinātu, kur viņā atrodas tā iekšējā roka, kas tur. Tāpēc psihosomatiskajā analīzē mēs skatāmies konkrēti, kuru es neesmu atlaidis, kuru mans ķermenis vai ko mans ķermenis joprojām gaida, ar kuru cilvēku saikne pārtrūka, bet iekšēji tā nav noslēgusies, kuru es turpinu barot sevī, kam es joprojām cenšos būt liels, vajadzīgs un pamanāms, kuru es mēģinu atgūt ar sava ķermeņa palīdzību vai pretēji, kura cilvēka zaudējumu es nespēju atzīt, jo tad sabruka mana loma. Dažreiz cilvēks saka, es jau sen esmu pārdzīvojis šķiršanos, bet ķermenis ar svaru saka, nē, tu neesi. Un te nav jāstrīdās ne ar apziņu, ne ar ķermeni. Ir jāsaliek kopā visa karte. Iespējams, apziņa patiešām visu ir sapratusi, bet ķermenis ir palicis šķiršanās brīdī. Tā mēdz būt. Prāts dzīvo tagadnē, bet ķermenis tajā vietā, kad viņš aizgāja. Vai tajā dienā, kad mamma neatnāca, vai tajā dienā, kad bērns aizbrauca, vai dienā, kad cilvēks saprata, man blakus neviena nav, es esmu vientuļš. Psihosomatiskās analīzes darbs ir vajadzīgs tieši tādēļ, lai šo stāstu atgrieztu tagadnē. Nevis izdzēstu, nevis atceltu, nevis izliktos, ka viss notiek uz labu, bet lai atzītu. Jā, tā bija. Jā, tā notika. Jā, toreiz tam varēja būt sava jēga. Bet tagad ir jāsaprot, vai šī aizsardzība, vai šī tauku uzņemšana vēl joprojām ir nepieciešama. Ja nav, tad kam ir jāparādās tā vietā? Jaunai saiknei, jaunām robežām, jaunam atbalstam, jaunai lomai, jaunai māju sajūtai, tiesībām būt kopā ar sevi, ne tikai ar kādu citu, spējai piedzīvot vientulību bez ēdiena, spējai saglabāt saikni, neapgrūdinot ķermeni ar smagumu. Un tas jau ir virziens uz pārmaiņām. Nevis vienkārši notievēt pēc šķiršanās, bet pabeigt šķiršanās procesu tā, lai ķermenis pārstātu dzīvot režīmā mani pameta. Tas ir pavisam cits darba līmenis. Pastāvīgai sevis novērošanai es piedāvāju uzdot sev vairākus jautājumus. Pēc kādas šķiršanās pieredzes mainījās mans ķermenis? Kas aizgāja no manas dzīves pirms svars pieauga? Kur es zaudēju nevis fiziski, bet emocionāli? Ar kuru es joprojām sarunājos savās domās? Ko es joprojām gaidu? Kad es ēdu, vai es tiešām gribu ēdienu, vai man vajadzīgs kontakts? Ko es jūtu vakarā, kad palieku viens? Ko mans ķermenis cenšas noturēt? Un pats svarīgākais jautājums, ja mans svars ir saistīts ar šķiršanos, kuru vai ko mans ķermenis joprojām meklē vai gaida? Nevajag steigties, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Ļaujiet tiem kādu laiku padzīvot jūsos. Dažreiz atbilde neatnāk uzreiz. Tā var atnākt caur atmiņām, caur sapni, caur tēlu, caur pēkšņām skumjām, caur bērnības ainu, caur frāzi, kuru cilvēks daudzus gadus nav izrunājis. Un ja kaut kas no tā jūsos atsaucās, tad tā vairs nav tikai svara tēma.
tā ir saiknes tēma, tā ir zaudējuma tēma. Tas ir stāsts par to, kā ķermenis centās pārdzīvot tā cilvēka trūkumu, kurš toreiz bija vajadzīgs. Un pilnvērtīgā psihosomatiskajā analīzē mēs cilvēkam nesakam, ka tas svars ir tieši tādēļ. Mēs skatāmies uz visu dzīves stāstu. Kāda bija šķiršanās, kādā vecumā un ar kuru cilvēku? Ko toreiz nebija iespējams pateikt? Kādu risinājumu pieņēma ķermenis? Kas šo risinājumu uztur šodien? Kas jāpabeidz, lai svars vairs nebūtu veids, kā piedzīvot zaudējumu? Jo liekais svars, kas saistīts ar šķiršanos, bieži nesaka, es vienkārši pārāk daudz ēdu. Tas saka, man kāda trūkst, es kādu neesmu atlaidis, es baidos atkal palikt viena, man jābūt lielam, lai mani atrastu. Man nepieciešamas rezerves, jo saikne nav droša. Un ja mēs sadzirdam tieši šo vēstījumu, saruna ar ķermeni kļūst pavisam citādāka. Tā vairs nav cīņa ar kilogramiem. Tā ir sastapšanās ar to cilvēka daļu, kura joprojām gaida. Nu ko, nākamajā reizē mēs turpināsim šo tēmu, bet nākamajā reizē mēs to skatīsimies caur ēdienu. Jo mēs runāsim par svaru kā par izsalkumu, kas patiesībā nav pēc ēdiena. Par to, kāpēc cilvēka kuņģis var būt pilns, bet viņš tik un tā jau stāv pie leduskapja. Jo viņam var trūkt siltuma, mierinājumu, tuvības, atpūtas vai tiesību kaut mazliet būt vājam. Jo dažreiz liekais svars ir nevis pārmērība, bet gan trūkuma sekas. Nu ko, dārgie draugi, ceru, ka šis liekās svaras stāsts jūs aizķēra. Lieciet laiciņus, lieciet īkšķīšus, apmeklējiet Ilutas Repos psihosomatikas skolas saitu, izvēloties sev labāko produktu, nāciet uz mentoringu, strādājiet ar sevi, jo strādāšana ar sevi tā ir interesanta savu iekšējo džungļu izpēte. Tas ir, ziniet, tāpat kā mēs ievācāmies kādā jaunā mājā, bet kuri jau ir sen bijusi pamesta. Apaugusi ar zālēm, ar kokiem, ar zariem, ar visu kaut ko, un tad mēs sākam to tīrīt. Un iedomājieties, cik skaista paliek māja, ka tai apkārt ir viss notīrīts. Tieši to mēs darām psihosomatiskajā analīzē. Pagaidām tā.